Godātais PBLA priekšsēdž Blumberkungs, cienītā PBLA valde, draugi, kolēģi. Es šodien gribu likt uzsvaru uz kolēģi, jo šodienas tēma ir diasporas diplomātija, un mēs visi šai darbā esam bijuši un joprojām esam kolēģi. Gan profesionālie diplomāti, gan tautas diplomāti. Un tā ir tā labākā pieredze, kas arī ir pierādījusies, varbūt ļoti veiksmīgi. To gan nosaka pirmkārt mērķis. Un tas mērķis ir bijis vienmēr šai diplomātiskajai pieredzei brīva un neatkarīga Latvijas valsts. Un tas ir tas, kas vadīja latviešu diplomātus, tas ir tas, kas vadīja arī latviešu diasporu gadu desmitiem, un varbūt tas sākās jau ar 40. gadu ar Samnera Vels deklarāciju par okupācijas neatzīšanu. Tas sākās ar skaidru vēsti, ko deva mūsu Latvijas vēstnieki, kuri neatzina šo te okupāciju. Un tas bija laiks, kad jau pēc kara, pēc laivām, pēc bēgļu plūsmām, kad sākās sadarbība starp latviešu diplomātiem un Latvijas diasporu. Putins teica nesen, ka PSRS sabrukums ir lielākā 20. gadsimta katastrofa. Es gribētu teikt, ka varbūt šī katastrofa nemaz nebūtu notikusi, ja Putina priekštecis un kaut kādā mērā viņa garīgais mentors Josifs Staļins nebūtu izdarījis gadsimta vēsturisku kļūdu, okupējis Baltiju. Jo baltiešu brīvības vīrus ne tikai gadu desmitiem kaut kādā mērā morāli, psiholoģiski viņus nošķīra, arī esot iekšā Padomju Savienībā. Bet tad, kad sākās pārmaiņu laiks, šis brīvības vīrus saindēja visu Padomju Savienību, un Padomju Savienība izjuka. Ko vēsture atkārtojās, arī Putins ir izdarījis savu lielo vēsturisko gadsimta kļūdu. Kādas būs sekas, to mēs redzēsim, bet es gribētu tagad runāt par tiem gadiem, ne tikai par to kampaņas laiku, kad visi lobēja Baltijas un Latvijas iestāšanos NATO, bet faktiski nebūtu bijusi jēga lobēt, ja nebūtu pirms tam bijusi 50 gadu ilga lobija kampaņa, ja mēs to tā varam nosaukt, par brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti, par neatkarības atgūšanu. Un tas notika visā pasaulē, kur dzīvoja latvieši. Tas notika gan diplomātu vidū, sākot ar Kārli Zariņu Londonā, sākot ar cīņu par Latvijas zeltu Londonā, sākot ar cīņu par noturēšanos protokolu listē, un no Kārļa Zariņa līdz Anatolam Dinsbergam šī cīņa starp diplomātiem ne brīdi, nevienu minūti nebeidzās. Bet vieni paši diplomāti savos vēstniecību birojos vai pārstāvniecību birojos diez vai varētu tik daudz izdarīt, ja aiz viņiem nebūtu, es teiktu, milzīga, tiešām milzīga. Mēs varam saukt kādu ciparu gribam, cik nu latvieši bija, bet tas, ko viņi spēja, raksturo latvieši kā milzīgu diasporu. Un šī milzīgā diaspora roku rokā ar diplomātiskajām misijām pastāvīgi gadu desmitiem, varbūt pat daudz brīžos, kad
pašiem jau ticība šķobījās, vai tiešām spēsim nekad nepārtrauc cīnīties par brīvu Latviju. Gan sākot no laivām, no Latvijas centrālās padomes darba, no organizēšanās dīpīšu nometnēs. Katra dīpīšu nometne bija mini Latvija. Tur bija gan skolas, gan universitātes, kori un deju kolektīvi, amatnieki, zinātnieki. Un katrā tas bija. Un katrā nometnē šis mantojums tika saglabāts. Tad, kad nodibinājās pirms jau nākamgad svinēsim, Blumberkungs, kā jūs svinēsiet nākošo gadu? 80 gadus? Nē, 70 gadus. Pēbelā. Būs ballīte. Tas ir labs solījums. Bet tad jau visi pasaules latvieši apvienojās, un tad jau šī cīņa kļuva daudz koordinētāka, redzamāka, pamanāmāka gan Londonas ārlietu ministrijā, gan ASV valsts departamentā. Tās bija akcijas, tās bija organizācijas kā Batun, un gadu desmitiem ANO tika atgādināts par to, ka 3 Baltijas valstis nepamatoti tur nav. Un tā tas ilga līdz brīdim, kamēr viņas visas tur nokļuva. Un mērķis bija sasniegts. Tās bija akcijas, kad pēc Helsinku nobeiguma akta 75. gadā radās Eiropas drošības un sadarbības apspriede, un es gribētu teikt, 80. gadā Madridē Māris Čirsons veltīgi nelēja savas asinis, burtiskā nozīmē, uz PSRS karoga, lai atgādinātu visai pasaulē, ka Baltijas valsts ir joprojām nelikumīgi okupētas. Tās bija akcijas, kas saistījās ar PSRS līderu vizītēm. Neviens PSRS līderis nevienā brīvajā valstī nevarēja būt drošs, ka viņu sagaidīs tikai viesmīlīgi, ka nekas negadīsies kaut kur pa ceļam. Un gadījās. Un par to parūpējās latvieši. Austrālijā latvieši iemanījās nogāzt Vitlama valdību. Nogāzt, tāpēc, ka valdība spēra kļūdaini soli atzīstot okupāciju. Ne uz ilgu laiku, bet par to viņi samaksāja. Tad, kad 85. gadā pa Baltijas jūru brauca baltiešu brīvības kuģis, tas radīja milzīgas galvas sāpes ne tikai PSRS drošības struktūrām, gan Rīgā, gan Maskavā, bet patiešām satricināja arī daudzus politiķus Eiropā. Šīs akcijas nesa savus augļus. Laikam viena no šādām pēdējām akcijām bija Haiko kongress, Pasaules latviešu jaunatnes kongress, kurā man bija pašam prieks būt klāt un kopā ar Eģīlu Levītu sagatavot un parakstīt arī memorandu par Molotovu-Ribbentropu pakta 50. gada dienu, un tad mēs ar Eģīlu kopā viņu iesniedzām PSRS vēstniecībā Somijā. Lielākais brīnums bija, ka mēs pirmkārt tur tikām iekšā, ka mēs to papīru spējām atdot, un ka mēs tikām ārā no tās vēstniecības. Tā varbūt simboliskā saikne vai vienotības saikne droši vien ir jāmin arī tas pats 89. gads, kad Abrenē pirmo reizi tikās Latvijas Tautas frontes valde un PBLA valde. Un tad šī saite tika nodibināta tik cieša, ka ciešāka vairs nevarēja būt.
Jo kopā esot, kopā spriežot, tika formulēts arī kopīgais mērķis atjaunot to Latvijas valsti, kas tika dibināta 18. gada 18. novembrī. Un tāpēc man liekas, diplomātijā mērķis ir vissvarīgākais. Gan diplomātiem, gan visiem tiem, kas grib iesaistīties un iesaistās diplomātiskajā darbībā. Bet, protams, vieni paši latvieši, vienalga kurā valstī viņi atrastos, arī nevarētu būt tik sekmīgi, tik veiksmīgi, ja viņiem nebūtu draugi. Es atceros kādreiz, vēl strādājot Londonā, man viens amerikāņu kompānijas pārstāvs stāstīja, viņš ļoti grūti iet, mums ir tik feinas tehnoloģijas, labākās pasaulē, un nekādīgi nevaram pārdot viņas Anglijā. Kas par lietu nevarējām saprast. Līdz brīdim, kad sapratām, ka tās tehnoloģijas ir par tām tehnoloģijām ir jāpasaka sirmam angļu džentelmenim, tas ir labi. Un viss aizgāja. Un tāpēc ir svarīgi atrast draugus uz vietas dažādās valstīs, un es domāju, šodien jau tika pieminēti, bet man liekas, ir vērts tiešām pieminēt visus tos mūsu draugus, kas ir tik daudz darījuši, lai Latvija kļūtu NATO dalība valsts, lai Latvija kļūtu vispār brīva. Rons Asmus, Dens Frīds, Bobs Nuriks, Trops Talbots, Brūss Džeksons, Pauls Gobles. Varētu saukt un saukt šos mūsu draugus, kas strādādami gan administrācijā, valdības institūcijās, būdami zinātnieki, pētnieki, akadēmiskajās institūcijās, viņi palīdzēja, viņi tie, kas no iekšas, beigās pateica to pašu, ko mēs domājām. Un šīs domas izrādījās pareizas. Un varbūt tieši šobrīd, skatoties uz Ukrainas notikumiem, mēs varam redzēt, un ne tikai mēs varam redzēt, ka baltieši tajā kristāla bumbā ir skatījušies daudz skaidrāk, daudz redzošāk, un šobrīd pārējiem nekas cits neatliek kā tikai piekrist tam, ko mēs varbūt teicām pirms gadiem 20. Un šobrīd mēs varam visi vienoties jaunā, kopīgā, globālā cīņā par to, lai Ukraina būtu brīva, lai Ukraina būtu ne tikai neatkarīga, bet arī tai būtu kontrole par visu savu teritoriju, un lai Krievija šajā karā zaudētu. Un tur visa pieredze, kas ir bijusi baltiešu trimdas vai diasporas organizācijām, noder arī tagad, un rodās jaunas iniciatīvas, kā Krīmas platforma, rodās globāla diskusija par to, kā izmainīt esošo lietu kārtību, jo arī šodien daļa no Ukrainas cīņas ir, lai būtu spēkā starptautiskās tiesības. Nekas vairāk, tikai starptautiskās tiesības. Bet šīs pašas starptautiskās tiesības arī kaut kādā mērā, piemēram, sargā visus iesaldētos Krievijas līdzekļus. Un tāpēc ir jāatrod starptautisks tiesisks risinājums, lai šie līdzekļi aizietu Ukrainas labā. Un Krīmas platforma darbojās, lai starptautiski apvienotu visas tās valsts, kuras skaidri ir pateikušas, ka Krīma ir un būs daļa no Ukrainas. Un šeit mūsu pieredze patiešām ir bijusi derīga un būs derīga arī uz priekšu. Un tāpēc es varu tikai jums, kolēģi, visiem novēlēt strādāt cieši, roku rokā, labam mērķim, un tad panākumu neizpaliks. Paldies! Paldies, Teikmaņa